Labdien! Mani sauc Guntis Strautnieks, un es gribu jūs iepazīstināt šajās lieldienās ar tādu lietu kā kristīgā joga. Starp kristiešiem ir daudzi cilvēki, kurus neapmierina pastāvošā kristīgā reliģija, kristīgās baznīcas kārtība, kuri jūt, ka tas varbūt nav īsti tas, ko viņi meklē savā dzīvē. Es nerunāšu par to, kāpēc kristīgā reliģija ir ļoti tālu aizgājusi prom no tās mācības, ko ir devis Kristus, kaut gan ir dažas lietas tomēr saglabājušās, bet lielākā daļa lietu kristītībā ir sagrozītas, izkropļotas, un daudz kas ir izņemts Bībelē laukā, tāpēc nav jēgas, kā saka, kristietību reformēt, tur mainīt kaut ko, lai viņa paliek tādā stāvoklī, kāda ir. Bet dzīve iet uz priekšu, tas nozīmē to, kad dievišķais darbojās, un katrā laikmetā dievišķais mums sūta savus praviešus, sūtņus, kuri koriģē visu cilvēci, kuri, teiksim, atnes jaunas, teiksim, mācības, reliģijas, kuras ir nākošas no dievišķā, un par vienu šādu te mācību es gribu šodien runāt. Kāpēc radās vispār šī lekcija? Pirmkārt, es izveidoju kristiešiem orientētu saitu, kristīgā joga, tad šo saitu popularizēja kristīgā lūkšanu grupa, pēc tam redzot šādu interesi par kristīgu jogu, man uzaicināja uzstāties radio kristīgajā 2015. Gada janvārī. Šī man uzstāšanās, šis video ir redzams YouTube, internetā, bet tagad es vēlos uztaisīt video lekciju tiem cilvēkiem, kuri neskatoties ne uz ko grib iepazīt sevi, atrast paši savu ceļu dzīvē un vēlas ar kaut ko praktiski nodarboties, lai mainītu sevi. Kā zināms, mūsu laikmetā apstākļos ir daudz dažādas metodes, bet es jums parādīšu pašu vienkāršāko, tā ir meditācija. Mēs katrs varam padarīt savu dzīvi laimīgāku, apmierinātāku ar sevi, ja mēs praktizējam ikdienas meditāciju. Kā šo meditāciju sākt, kā nodarboties ar kristīgo jogu. Pirmais, kas mums ir jādara, mums ir jāsaņem patiesās kristības. Šīs patiesās kristības mēs varam saņemt caur šo te dāmu, viņu sauc Šrīmataģi, bet mēs varam pie viņas vēsties vienkārši kā pie dievišķās mātes, jo caur viņu darbojas dievišķa enerģija, svētais gars.
Un, lai sāktu praktizēt kristīgo jogu, mums vispirms ir jāsaņem mūsu patiesās kristības. Tās saucās arī citā vārdā pašrealizācija, pašrealizācijas saņemšana. Tas nozīmē to, kad mēs daļēji pamodinam sevīs naudošo garīgu enerģiju. Šī enerģija pilnā apjomā pamodināt ir visiem svētajiem. Tās pamodināšana pilnā apjomā ir visu reliģiju galamērķis, bet pateicoties šai te dāmai, Šrī Mataji, viņa uzskata, kad nav jēgas cilvēkiem kaut ko runāt par garīgumu, nav jēgas viņiem kaut ko skaidrot. Mūsdienās visas šīs te vecās reliģijas ir neefektīgas, neko īpaši nemainošas cilvēkos, tāpēc unikāla Šrī Mataji metode ir, kad jau, teiksim, pašā sākumā cilvēkam iedot to, kas ir visu reliģiju un jogu galamērķis, bet šeit jūs saņemat šo te galamērķi, kā saka, nelielā apjomā, jo mūsu iekšējā garīgā enerģija pamostās daļēji. Viņa nevar arī pamosties pilnā apjomā, jo mūsu organisms ir piesārņots, tās ir mūsu, varbūt, teiksim, nepareizās domas, tas ir, bloki mūsu enerģētiskajos centros, kanālos. Tas viss pamazām attīrīsies mums meditācijas laikā, bet daļēji apjomā mēs varam pamodināt savu garīgo enerģiju un iegūt stāvokli, kas saucās pašrealizācija, tas arī jogas stāvoklis, arī savienības saikne ar dievišķu enerģiju, ar svēto garu, to mēs paši varam pēc tam sajust. Lai to veiktu, jums ir jānoskaita neliela lūkšana. Šī lūkšana saucās pašrealizācijas protokols. Ir arī saīsinātais variants, kuru mēs varam izmantot, kad kādam cilvēkam mums ir jāiedod šīs te patiesās kristības, bet es jums parādīšu pilno variantu. Šī lūkšana ir afirmācija, un ko tas nozīmē? Mēs kreiso roku turam pret Šrī Mataji, labo roku mēs liksim ķermeņa kreisajā pusē uz ķermeņa enerģētiskajiem centriem, un katru reizi mēs teiksim dažādus apgalvojumus, un šie te apgalvojumi attīra ceļu mūsu iekšēji garīgai enerģijai. Pirmais, ar ko sāksim, sirds. Sirdī atrodas cilvēka gars. Mēs patiesībā esam gars, ne mūsu miesa, ne prāts, ne ķermenis, ne domas, ne uzskati. Mēs esam tīs gars. Mēs vēl to nezinām, tāpēc jautāsim Šrī Mataji 3 reizes. Šrī Mataji, vai vienkārši māt, vai es esmu gars? Šrī Mataji, vai es esmu gars? Šrī Mataji, vai es esmu gars? Šrī Mataji, vai es esmu gars? Pēc tam labā roka zem kreisās ribas drusciņ, kreisajā pusē. Šeit ir tā saucamais garīga skolotāja centris, vēdera dobums, voits, kur šai te garīgai enerģija ir pārāvums. Mums viņai jāpilda ar dievišķu enerģiju, lai šī pārāvums atjaunotos, lai šī te garīga enerģija varētu plūst tālāk. Mēs esam pēc šīs te kristīgās jogas definīcijas paši sev saimnieki, paši sev skolotāji, bet mēs vēl to nezinām jautājoši, tāpēc prasīsim. Šrī Mataji, vai es esmu pats savs saimnieks un skolotājs? Šrī Mataji, vai es esmu pats savs saimnieks un skolotājs? Šrī Mataji, vai es esmu pats savs saimnieks un skolotājs? Tā nākošā stāvokli liekam labo roku, tur, kur sāks apmēram kreisā kāja, kreisajā pusē. Tas ir mūsu otrais enerģētiskais centris, un šajā centrā atrodas tīrās zināšanas. Visas zināšanas ir mūsos iekšā,
lai mēs šo te centru atmodinātu, lūksim 6 reizes Šrimataģi. Šrimataģi dod lūdzu man tīrās zināšanas. 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 Pēc tam labā roka atkal atpakaļ zem kreisās ribas, un šeit jau tagad sakam apstiprinoši. Šrimataģi es pats sev esmu saimnieks un skolotājs. Šrimataģi es pats sev esmu saimnieks un skolotājs. Šrimataģi es pats sev esmu saimnieks un skolotājs. Labā roka uz sirds sakam 3 reizes apstiprinoši. Šrimataģi es esmu gars. Šrimataģi es esmu gars. Šrimataģi es esmu gars. Šrimataģi es esmu gars. Gars tas ir tīrs un nevainīgs kā eņģelis. Ja mums ir vainas apziņa, tā mums bloķē nākošo centru, traucē saskatīt problēmas un tās risināt. Ir sevišķa vainas apziņas kultivēšana nodarbojas kristiecībā katolicismu. Tāpēc labā roka šeit uz kakla, drusciņ galopā rabi, bez vainas sakam, Šrimataģi es esmu tīrs un nevainīgs. Šrimataģi es esmu tīrs un nevainīgs. Šrimataģi es esmu tīrs un nevainīgs. Pēc tam labā roka uz pieres piespiest, tad drusku galvu uz leju. Šis centrs saistīts ar Jēzu Kristu un viņas māti Mariju. Un Kristus atbild par piedošanu. Mums ir jāspēj piedot sev un arī jāspēj piedot citiem, jo piedošana atrisina visas problēmas pa 90%. 3 reizes teiksim, Šrimataģi es visiem visu piedodu. Šrimataģi es visiem visu piedodu. Šrimataģi es visiem visu piedodu. Pēc tam labo roku liekam pakauskajā aizmugurē, drusciņi atgāžam galvu, un šeit ir 6. centra atspoguļojums aizmugurē. Šeit atrodas mūsu liktenis, visu mūsu sastrādāto grēku glabātu, var arī teikt pēc Indijas filozofijas mūsu karmu glabātu šajā centrā. Kad garīga enerģija pacelsies līdz šim centram, tad notiek lielākās daļas šo te negatīvo uzkrājumu transformāciju, sadegšana mīlestības un piedošanas ugunī. Bez vainas sajūtas mēs teiksim, vēršoties pie Šrimataģi, caur Šrimataģi pie dievišķā. Šrimataģi piedod manas domas un darbus. Šrimataģi piedod manas domas un darbus. Šrimataģi piedod manas domas un darbus. Pēc tam sēžam taisni, paņemam labo roku, izpulēšam pirkstus un šo te galvas daļu piespiedīsim maziem bērni, kur ir avotiņš. Mums vajadzēs 7 reizes masēt galvu pa pulksteņa rādītāju vilksdienu, ja pulkstenis piespies galvas virspusē ar ciparnīcu uz ārpusi. Un 7 reizes masēsim galvu un katru reizi lūksim Šrimataģi dod lūdzu man pašrealizāciju. Tas nozīmē, ka mēs lūdzam, lai mums Šrimataģi iedod patiesās kristības savienības saikni ar dievišķu jogas stāvokli. Sāksim. Šrimataģi dod lūdzu man pašrealizāciju. 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 Pēc tam abas rokas ar plaukstām uz augšu noliekam uz ceļgaliem, skatāmies uz Šrimataģi foto, var skatīties uz sarkano punktu viņas pierē, novērojam savas izjūtas. Kādu minūti, 2 minūtes skatāmies mierīgi. Varam arī atcerēties savas izjūtas, kad mēs skaitījām šo te pašrealizācijas protokolu. Par izjūtām, ja mēs uz rokām sajūtam vēsumu, tas nozīmē, ka mēs jūtam svētā gara enerģiju, arī virs galvas mēs varam vēsumu sajūt, kad šis svētais gars darbojas. Ir gadījumi, kad mēs sajūtam uz plaukstām karstumu,
vai arī virs galvas mēs sajūtam karstumā, roku var paturēt šeit virs galvas, tā kā karsts iznāk laukā. Tas nozīmē, ka nāk laukā no mums viss negatīvais, tas ir slimības, kaut kādas problēmas, tur mūsu grēki. Tas viss pamazām attīrīsies un ikdienas meditācijas laikā notiks uzlabošanās. Vēl mēs varam sajust roku pirkstus, kādu pirkstu knaibam vai kādu pirkstu īpaši izjust. Tas nozīmē to, kad šai te garīgai enerģijai, viņu sauc indiešu filozofijā par kundalini, viņa kā daļai pamvodas un dod mums patiesās kristības, viņa arī, kā saka, parāda mūsu iekšējo organismu stāvokli uz mūsu roku pirkstiem, parāda, kuros centros ir bloki, parāda, kādās jomās mēs esam izdarījuši kļūdas vai noziegušies pret dievišķo, kur mēs esam pārkāpuši kaut kādus dievišķā likumus, un šie te likumi ir radījuši čakru blokus, un tālāk jau pat cik organisma čakras, ja enerģiskie centri kontrolē orgānu darbību, mēs arī varam iedzīvoties dažādās slimībās, kas jau ir galējā izpausme. Kā mums tikt galā ar šīm te problēmām tālāk? Galvenā metodika ir ikdienas meditācija. Saņemot pašrealizāciju, mēs dzēšam visus negatīvos uzkrājumus, kaut kur 3/4, bet kaut kāda daļa mums paliek, un ar to mums ir jāstrādā ikdienā vismaz 5 minūtes meditējot. Meditācija notiek pēc Šrimataģa foto, jo viņai šī te iekšēja enerģija, garīgā, ir pamodināta 100% apjomā. Ja notiek meditācija ārpus telpām, tad mums foto nevajag izmantot telpās. Mēs izmantojam foto, jo mēs esam noslēgtā stāvoklī. Kāda ir kristīgās jogas meditācija? Tā ir ļoti vienkārši. Pirmais, ko mums vajag darīt, pacelt savu iekšējo garīgo enerģiju no pirmā enerģetiskā centra un nostiprināt 7. centrā. Tas izskaidrojums tādējādi, ka mēs varam skatīties uz jautājumiem, uz problēmām, uz visnotiekošajā, nevis no pirmā centra līmeņa, kas būtu koka it kā pamatne, bet paceļoties koka galotnē no daudz augstāka līmeņa un iegūt daudz lielāku saprotni. To dara tā kreiso roku cel nekustīgi no pirmās čakras līdz 7. čakrai un ar labo roku tais uz katru čakru vienu apli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sasienam mezglu, pēc tam lēnām nolaižam rokas. Pēc tam to pašu daram otro reizi, sasienam 2 mezglus, un pēc tam to daram 3. reizi, jo 3 enerģijas kanāli, sasienam 3 mezglus. Nākošais, otrais vingrinājums pirms meditācijas ir tā saucamais bandens, jau ārka mēs pasargājam sevi meditācijas laikā, un to var arī pārmest pirms gulētiešanas vai pirms iziešanas no mājas pret Šrimataģa foto. Greisā roka pret Šrimataģa foto, labo liekam pie kreisā pleca un veicam kustību turp atpakaļ pār galvu 7 reizes, jo ir 7 enerģētiskie centri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meditācija. Skatāmies uz Šrimataģa foto, rokas uz ceļgaliem, plaukstas uz augšu, skatāmies uz punktu viņas pierē, kad domas novērinās, aizveram acis, vienkārši novērojam savas izjūtas. Iesākumā pilnīgi pietiks ar 5, maksimums 70 minūšu meditāciju. Bet tas ir jādara katru dienu, kad jums ir ērtāk rītos vai vakaros. Vakaros meditācijas laikā var kājas turēt saulsūdenī, pēc tam saulsūdens obligāti jāizlej, jo caur kājām iziet laukā viss negatīvais, kas pa dienu mums ir uzkrājies. Šī metodika saucās footstalkings. Meditējam mēs ar aizvērtām acīm. Meditācijas laikā var meditēt klusumā.
Jūs variet meditēt arī savā darba vietā. Var nolikt kaut ko Šrimataģa foto un šo te enerģijas pacelšanu 3 reizes un bandana, jeb arkas pārmešanu, to var domās izdarīt. Lai mums ar rokām nav jāvicinās, mēs to domās varam izdarīt. Vienkārši vajadzīgs Šrimataģa foto vai nu datorā, vai piezīme bloknotiņā, dar jebkuru izmēru. Internetā var ļoti daudz Šrimataģa foto atrast. Izvēlieties, kas jums patīk, vai liekas tuvāks pēc jūsu stāvokļa. Un pēc viņas foto meditējiet katru dienu. Pēc kāda laika jau jūs sajutīsiet rezultātus. Šī ir vienkāršākā meditācija. Ir meditācija izmantojot mantras. Ir vēl citas čakru attīrīšanas metodes, vai čakras tīrīt ar sveci skaistot mantras, bet iesākumā jums pietiks ar šo te vienkāršāko ikdienas meditāciju. Droši jums būs vēlma laika sazināties ar citiem cilvēkiem, kas praktizē kristīgo jogu. Tad kristīgās jogas saitā ir pieejami visi dati. Ar laiku mums būs nodarbības ne tikai Rīgā, bet arī citās Latvijas pilsētās. Kristīgā joga ir bezmaksas. Šeit mums nav jāmaksā nekas. Tā ir jūsu brīvprātīga vēlēšanās saņemt patiesās kristības. To nevienam ar varu nevar uzspiest. Ir cilvēki, kuri ir tam gatavi, un ir cilvēki, kuri tam diemžēl nebūs gatavi, vai būs gatavi tikai pēc kāda laika, kad viņi būs sevi garīgi attīrījuši. Es pirms kristīgās jogas prakses veselu gadu skaitīju lūkšanas, īrēju vienu istabu privātu mājā, veselu gadu skaitīju lūkšanas, lai Jēzum Kristum, lai attīrītu sevi. Tikai tad es biju gatavs pašrealizācijas saņemšanai. Agrāk nebija tam gatavs. Pašrealizācija patiesās kristības, tā ir jūsu otrā piedzimšana no augšas. Tas ir tas, ko simbolizē lieldienu notikumu olas, to pārsišana, kad maziem bērniem ir šī saikne ar dievišķo līdz 3-4 gadu vecumam. Pēc tam avotiņš sacietē, un mēs nonākam iet kā noslēgtā kokonā, nonākam tumsībā, ejam savu dzīvi tumsībā, nevaram īpaši neko izprast, mēs esam ārpus dievišķās enerģijas darbības. Meditācijas laikā, kas notiek pa procesu, tīrās mūsu centrālais enerģijas kanāls, saņemot pašrealizāciju. Mēs šo te kanālu attīrījām par ļoti mazu daļiņu. Šis kanāls ir kā telefonu kabelis ar 100 000 mazu vadiņu. Mēs attīrījām kādus 3-5 vadiņus iztīrījām. Citreiz pēc pašrealizācijas saņemšanas mēs varam neko nejust praktiski. Tas nozīmē to, ka mums ir ķermenis ļoti enerģētiski piesārņots, viss bloķēts ir, bet mums praktizējot ikdienas meditāciju, mēs no tā atbrīvosimies. Smagākos gadījumos ieteicams arī meklēt iespējas meditēt ar kādu cilvēku divatā, piedalīties kolektīvās nodarbībās, jo tad būs spēcīgāka ietekme, ātrāk notiks izaugsme jūsu dzīvē, jūs ātrāk jutīsiet rezultātu. Tā kā jūs variet vēl kādam cilvēkam iedot šo te pašrealizāciju, parādīšu saīsināto pašrealizācijas protokolu. Kreisā roka pēc Šrimataģa, labā roka uz sirds, vienkārši sakam Šrimataģa, es esmu gars 3 reizes. Šrimataģa, es esmu gars, Šrimataģa, es esmu gars, Šrimataģa, es esmu gars. Tad labā roka virs avotiņa, piespiežam pie avotiņa un masējam
un 7 reizes sakam, Šrimataļ dod lūdzu man manu pašrealizāciju, Šrimataļ dod lūdzu man manu pašrealizāciju, Šrimataļ dod lūdzu man manu pašrealizāciju. Ja nav Šrimataļ foto, var vienkārši savā priekšā izstāvoties indiešu tipa sievieti, it kā mēs savu šo sievieti vērsētos pie dievišķās enerģijas, pie svētā gara, varam viņai lūgties, var iztikt arī bez fotografijas, tas darbojas. Tā meditācijas beigas, atvērsim atkal acis, lai izietu no meditācijas, skatāmies uz Šrimataļ foto uz sarkano punktu, un pēc tam meditācijas beigās atkal tas pats, ko sākumā daram, 3 reiz paceļam savu iekšu enerģiju, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sasienam vienu mezglu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sasienam 2 mezglus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sasienam 3 mezglus, pēc tam kreisā roka pēc viņas foto, ar labo pārmetam banduļa marku, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un beigās, kā pateicība, mēs varam paklanīties Šrimataļ, to veids šādi. Saliek ropas kokā, tas ir namastē, noliecam galvu. Paklanamies. Paldies, ka jūs skatījāties šo video. Novēlu jums panākumus jūsu garīgajā izaugsmē. Esmu pats novadījis 10 kolektīvās programmas lielam daudzumam cilvēku un apmācījis kaut kur 300 cilvēkus individuāli. Un varu pateikt, ka visiem cilvēkiem pamazām uzlabojas dzīve, jo šī joga sistēma, kristīgā joga, viņa dzēš cilvēku negatīvos uzkrājumus, dzēkus, atbrīvo no kaitīgiem ieradumiem, mazina slimības, stresu, depresiju. Pamazām notiks izaugsme, jūs dzīvosiet daudz laimīgāku, labāku, apmierinātu dzīvi, jau uz daudz cita augstāka garīgā līmeņa. Paldies par uzmanību!